Kas ir tik pateikami pēc maizes nosmaržo? Pareizi. Viņš Rīcīns no Aglūnas maizes muzeja maizes. Te var prasātos kāda kruška, jūdiņa, kam klot ir apiņi, īsols, cukras ir augs. Tad jau būtu pavisam labi, varētu pasaklausās kūņa proķēgumu. Balvu kategorijā labākais sniegums šlagermūzika. Aicinošu padot mūziķi grupas Dabasu Drovas līderi Arni Slabožaninu. Vai es labāk pīteikšu, čavar? Es pīteikšu labāk, ka, tomēr visā porēji Latvijai pieņemts grupā Dabasu Drovas. Arns. Šlāgers ir tāda kategorija, kur ja nepareizi cilvēki uzvar, tad var dabūt pa purni. Nav izmaiņa. Par to man šī... Es jau savu esmu dabojis. Un tas vienmēr cilvēkos izsauc pozitīvas emocijas, kad tiek pasniegti tie balva. Bet, ja runāju nopietni, tad šausmīgi satraucos par to, kā es esmu dabojis arī jau. Vārdu sakot, gribu jau pastāstīt, ka šlāgera mūzika šogad Latgolā tik tiešām ir pelņojusi aplausus un ne tikai tādā komiskā nozīmē, jo ir baigīs kvalitātes uzliecīns. Cilvēki sokuši šlāgeri rakstāt ar viņu labāku un padzeivu, jo iepriekš dominētais sintezatoru elements daudz. Bet tagad cilvēki ir sazināmušies un sapratuši, ka jebkurš stils var tikt uztaisāts kvalitatīvi. Nav švaku stilu, ir tikai švaki izpildētāji, vai labi? Lūdzu nominantus. Ir pienācis patīsības breids un... boņuki. Vārdu sakot, lasot uzvarētoji, es piemiņu 90. gadus un tā saucamos bojevikus jeb grovievus. Un man atmiņī nokarī grauteni, kas notika požu gadus atpakaļ. Un visi jau nojauši uzvarētoji, bet cik man zināms, es šobrīd ir Meksikā. Par to balvu es paņemšu jau. Bet, labi, tāpat kā Trotskis iz Meksiku aizbāgā, tāpat arī Atols, cik man zināms. Bāgdams no Stalina rūkas vai atvainojos. Tādas citas rūkas, tad balvu saņem Aņas Satols Bierzeņš ar albumu Pasaver. Joplodē, cik skaļi, lai sadzierd, jis ir Meksikā. Labi. Vai ir kāds porstos, kas var saņemt balvu? Tad... Tu derēsi. Īspējams, ka nokšīs producents Arnis Slabožanins Aņcam. Labi, vēlreiz aplaudēsim gan Arņam, gan, protams, ka Aņcam Atolam Bierzeņam. Mēs to balvu noteikti jām nūdūsim.